Ei, sveiki, atkal Edgars. Kur mēs atrodamies? Mēs atrodamies tagad pie maniem mājās. Sanāk, galvenajā štābā, ja, pat cik office pēc būtības nekad nevienam nav vajadzīgs, ja. Zinu pat liels uzņēmējs, kuriem ir miljonu apgrozījums, un kuriem pat nav nekāda office uz vietas, ja. Viņi visi savus klientus vadā pa kafejnīcām. Tāpēc, svarīgas lietas, jā. Mēs sāksim ar to, kad vispār pastāstīšu, kā mēs to visu darīsim, ja. Man uzreiz atmiņā atnāca viens stāsts, ko piedzīvoju šo sestdienu. Mēs ar draugiem kopā devāmies atpūsties pie viena čoma uz vasarnīcu, ja, kur viņi apsveicām dzimšanas dienā. Un turpat tajā vasarnīcā kaut kā sanāca sēdēt, atpūsties uz krēsla un pēkšņi jūt, kad zem manīm krēsls nokrīt, es pats nokrītu un skatos, ka krēsls ir, tāds, kad viņu kaut kā ir jāstais, ja, ko es uzreiz daru, sāku uzreiz mēģināt kaut ko salimēt viņu, ja. Un tajā pašā mirklī kaut kāds ducis ar cilvēkiem man bļauj virsū, apmēram sakot, ka rekur ir vēl viena detaļa, šito savieno ar šito, to izdarīja ar to, bet visi sēž, dzer savu saliņas, ja. Tā kā apmēram tādā klusumā notiek. Un uzreiz tā kā parādījās diezgan skaidra bilde vispār par Latvijā notiekošo, ja, kad, apmēram, ir viens cilvēks, kurš kaut ko dara, ja, un ir vēl ducis ar padomniekiem, kuri, perfekti zina, kā visu izdarīt, ja, kuri saka, varbūt ļoti pareizi visu stāsta, ja, bet uz rezultātu paši neko nedara. Paši atpūšās un skatās apmēram uz visu notiekošo, kā uz šovu, ja. Tāpēc tie varbūt tās ir tādi 10%, ja, kas Latvijā vispār cilvēki, kuri kaut ko dara, ja. 5% cilvēku vienkārši dara, zina, ko darīt, un viņām palīdzību tā kā no citas puses nevajag, ja. Ja kaut ko vajag, viņi paši internetā priekš sevim atrod, ja. Bet ir tādi cilvēki, kuri vienkārši meklē, varbūt tās zina, varbūt tās nezina, ko darīt, bet ir tas gribas spēks kaut ko darīt, ja, tāpēc priekš tādiem cilvēkiem mēs tā kā arī esam izveidojuši šo projektu KLS Biznes, ja. Ar ko mēs vispār sāksim? Sāksim ar to, ka pastāstīšu jums vispār par noteikumiem, kā mēs visu darīsim. Ja? Kādi būs vispār galvenie projektu noteikumi? Darīsim tā, ka visas atskaites pār nodzīvoto nedēļu es jums izlikšu piekdienas video, kur jūs redzēsiet, kā es visu nedēļu un ko es darīju. Ja? Konkrētas kustības, konkrēti rezultāti, vai man sanāca kaut ko nopelnīt vai nesanāca. To visu es jums detaļās, protams, rādīšu. Ja? Protams, paralēli vēl izsūtīšu kādas citas video, lai jūs padomātu, intervējot cilvēkus, kuri jau ir sasnieguši kaut ko, lai jūs, ja, nevis par cilvēkiem, kuri tikai spēj stāstīt gudras lietas, ja, to visu uzfilmējot vai arī uzrakstot, bet, par tiem cilvēkiem, kuri reāli bija sasnieguši rezultātus, jā, protams, lai viņi arī padalās ar saviem veiksmes stāstiem. Kādi vēl noteikumi? Jā, vēl viens svarīgs noteikums, par kuru es aizmirsu. Es strādāšu tikai ar jauniem projektiem, jā, lai jūs redzētu, kā viņi top no nulles. Jā. Man ir jau pietiekami liela pieredze vispār uzņēmēju darbībā. Tas ir viens no noslēpumiem. Jā. Lejā saitē jūs varat nedaudz par manīm informāciju uzzināt, bet, ievērosiet to, ka kaut kāda pieredze ir, tāpēc mēs te, nepavisam no nulles sākam, ja, bet atkal visas naudas plūsmas jūs redzēsiet, kā top no nulles, ja. Iepriekšējo piekdienu es vienkārši sēdēju Facebookā un skatījos, kādas idejas var vispār vest pirmajam variantam, ja, kur atrodi cilvēku, kuram ir pieprasījums un uzreiz nodot viņu klientu, nodot viņu uzņēmumu, kurš vispār izpildīs to pienākumu. Apmēram ir klients, ir izpildītājs, ja, tu atrodi klientu, nodod uzņēmumu, kurš to visu izpildīs un rezultāts būs. Tā es skatījos, jā, atradu uzreiz arī cilvēkus, kuri to visu darīs un kaut kā uzreiz prātā atlieca vecās lietas, kur pirms tam jau kaut ko mēģināja remontos iesaistīties, jā, bet, kaut kur sanāca, kaut kur nesanāca, jā, un tagad atcerējos, ka var to visu atgriezties. Atgriezīšos pie tā, ka mēģināšu atkal izveidot ar kādu no uzņēmumiem, kas nodarbojas ar remontdarbiem, ar sadarīgu partnerattiecībām. Ja? Kā tas viss izpaudīsies tā, kad nosīties piekdien jau atradu cilvēku, kas sūtīs remontniekiem klientus. Tas ir uzņēmums, bet pagaidām atstāsim viņu intrigai, ja? Pat cik šonedēļ domāju, kad nedēļas laikā mēs aiziesim līdz tam pašam uzņēmumam, pastāstīšu, kā vispār viss pārunas gāja, ja, bet tagad man, apmēram izskatās pēc kā, kad man tagad ir uz mirkli klients izveidots, ja, pat ne klients, ja, tas sanāk uzņēmums, kurš ģenerēs vienkārši klientu plūsmu, ja, ok, tas, protams, ir diezgan feini.
Kas varētu būt labākais, ko es varētu izdarīt? To klientu plūsmu, re, kur ir uzņēmums, kurš ģenerē klientu plūsmu, es kā nosacīt kā marketinga speciālists, kā klientu speciālists varu izveidot jebkura veida kontraktu ar uzņēmumu, kurš sniedz tos plašus remontus. Jā, protams, ilgāku laiku derētu pameklēt, nederētu pameklēt, jā. Bet ilgi nebūs jāmeklē, pat cik manam draugam Mihēlam, viņam sieva ar tiem pašiem remontiem nodarbojās. Zinu, ka tas viss kvalitīvi notiekās, tāpēc, par to nebūs nekādas problēmas. Ja? Tā kā mēs paņemsim ar viņa sievu tiksimies, izrunāsim, kādas varbūt tās man būtu izdevības, kā pareizi vest pareizās attiecības ar to pašu uzņēmumu, kurš viņiem dos klientu plūsmu. Ja? Ja sanāks atrast kādu interesantu sadarbības modeli, ja? Protams, turpināšu, vēl meklēšu, priekš viņiem vēl papildus klients, ja? Bet, centīšos uzreiz pāriet uz to otru plūsmu, ja? Tur, kur runa bija par talantiem, ja? Kā jūs varat savu talantu, kā jūs varat savas zināšanas. Ja? Man bija tie no iepriekšējā video 3 talanti. Ja? Tas bija pārunas, satura veidošana un vēl kaut kas trešais bija. Tāpēc, kā vienu no saviem talantiem realizēsim pārunas, vienkārši parādīšu, kā es varu būt tās pareizi, kā es varu būt tās nepareizi. Veidoju visi pārunas un komunikāciju. Ja? Tāpēc, domāju, šodien ir pirmdiena, šodien tikai nedēļas sākums. Tāpēc mēs rītdien vēl atgriezīsimies, tiksimies ar Mihailu, paskatīsimies, kādas ir intereses viņa sievai, vienkārši paņemsim, sazvanīsimies ar viņa sievu. Un dzirdēsim, kādas intereses mums varbūt tās būs. Ja? Pēc tam mēs gan jau tiksimies ar to tā saucamo starpnieku. Īstenībā tas nav starpnieks. Īstenībā es vispār esmu kā starpnieks. Ja? Tas atkal aiziet tas starpniecības modelis. Ja? Ja atcerēsieties to pirmo modeli, kur vienkārši bija, kad ir klients, ja? Kurām ir nepieciešams kāds pakalpojums. Un jūs viņu vienkārši savienojat ar pakalpojumu sniedzēju. Ja? Tas ir tā kā vienas reizes pasākums, ja? Bet šito te modeli es jums obligāti parādīšu. Ja? Vēl pie projekta noteikumiem, kas par svarīgu lietu. Ja? Katras nedēļas beigās tomēr paņemšu un parādīšu, cik vispār man sanāca nopelnīt, cik man nesanāca nopelnīt. Ja? Teiksim, par nopelnīšanu, ko mēs ņemsim, vērtēsim. Paņemsim vienkārši vērtēsim par nopelnīšanu kādu konkrētu līgumu, kuru mēs parakstam, kur cilvēks mums kādā laika termiņā apsolās apmaksāt. Jā. Neskatīsimies pēc apmaksas tiem pašiem mirkļiem, pat cik tur atkal citreiz ir jāuzspiež uz cilvēku, kad tu man samaksāsi. Mēs šito te visu čirnušku nerādīsim. Es ceru, ka šis video neaizņems vairāk kā minūtes 15, 20, lai jūs piekdienā tā čiliņā varētu pastīties, kā vispār tas viss notiekās. Ja? Tā kā turpiniet palikt ar Hello Business, pluņās mēs jums pat parādīsim, kā viss turpināsies. Un šodien ir trešdiena. Ko mēs šodien trešdien darīsim? Vakardien neko īpaši tādu interesantu nedarījām. Vakardien vienkārši sazinājāmies ar Mihēlu sievu. Šodien mēs ar viņu tiksimies un tad redzēsim. Vienkārši, kāpēc mēs tiksimies? Mēs tiksimies, lai uzzinātu kādus bonusus, kādas lietas vienkārši var sniegt par to, kad es viņai nodošu kāds konkrēts klients. Ja? Tā kā vienkārši paņemsim, parunāsim. Domāju, ka rītdien uztaisīšu vēl atkārtot video, kā gāja saruna, par ko vienojam, kādas manījās intereses viņa var realizēt, kā es vispār varu palīdzēt viņai. Principā tā. Jā, domāju, ka jums uzreiz parādīsies jautājums, no kurienes un kā vispār kādus tekstus es rakstīju tiem pašiem potenciālajiem partneriem. Tekstus, ja godīgi, rakstīju to, ka esmu uzņēmums, kurš veic remontus. Ja? Un viss uzrakstīju nelielu tekstu, pievienoju pāris bildes kā no portfolio. Cilvēki kaut kādi atsaucās, tāpēc tik vienkārši tas viss ir. Ja? Tā kā lielākoties, es sekoju blefam. Ja? Es blefoju, es sameloju, bet tomēr rezultāts ir, cilvēkiem ir interesi. Tāpēc, nākamais solis, ko izdarīt, vienkārši atrast to pašu uzņēmumu, kurš uzņemsies to visu atbildību manā vietā. Ja jūs atkal nodarbojaties ar kaut vai to pašu grāmatvedību, taisat dizainu vai arī taisat tās pašas mājaslapas, vienalga jūs varat izmantot šos te visus principus un arī atrast sev jaunas partneris, kuri jums iedos klients, apmaiņā jūs viņam kādu bonusu. To visu redzēsim. Šodien tikšos ar Janu. Pašai īpašniecei vārds ir, un pamēģināsim rītdien arī uzreiz tikties ar to pašu partneri, paņemsim ar viņu kopā, aizbrauksim, domāju, rītdien būs viņiem abiem diviem ir, kas paņemsim kopā, aizbrauksim, pēc tam iztaisīšu nelielu recenziju, kā mums gāja saruna, par ko vienojāmies, un skatīsimies, kā tālāk vispār var tikt veidot sabiedrību, tā kā
Gaidām rītdienas, ceturtdienas video, jā? Ok, līdz rītdienai. Pagaidām. Ei, sveiki, mani mīļie, šodien ir piekdiena. Ko mēs šodien feinu uzspējām izdarīt? Pirms mēs vispār atskatu par šīs nedēļas darbiem palaižam, ko es tev vienkārši vēlos pastāstīt. Šodien, jā, Kails biznesa nopelnīja savu pirmo eiro. To mēs pagaidām atliksim vēsturē, jā. Bet ideja bija kāda? Ideja bija diezgan vienkārša, jā. Man pagalmiņā, nesanāk, man poģezdā mētājās vairākas grāmatas, vienkārši, ko es izdarīju, paņēmu viņas nobildēju, izliku Facebook grupā, kur tiek pirks pārdotas grāmatas, un tik vienkārši 1 eiro ir nopelnīts, ja? Bet, kas ir pats interesantākais, šodien no rīta mani Mihails pamodināja ar ziņu Facebookā, viņš feinu lietu Facebookā izdarīja. Viņš principā ir psihologs pēc vienas no profesijām, bet viņš izdomāja vienu feinu know-how, ko viņš savukārt tādu, viņš paņēma pieredzējās parastā Tinderī, ja? Visi zina, kas ir aplikācija Tinderis, ja, pa labi, pa kreisi. Svaidīt puišus vai meitenes, ko viņš izdarīja, paņēma vienkārši lejā tekstā pierakstīja, ka pirmās 30 minūtēs psihologa konsultācija bez maksas un sev, laikam, stundas laikā uzreiz dabūja klienti, kurš viņam pārskaitīja nadiņu, ja. Tā kā, šīs dienas vienkārši, šīs nedēļas video galvenā tēma, kad nauda, reāli zem kājām visa mētājās. Tā kā, tikai nevajag noslinkot un paņemt un viņu piecelt. Jā, par būvdarbiem, jā, ar Mihailu sievu, ja man sanāca tikties tikai ar 3. reizi, kas vispār ir tāds, ja vienreiz, 2 reizi nesanāk tikties, tad vislabāk aizdomājies, ka tas nav tavējs cilvēks, jā, kad kaut kādi augstāki spēki cenšas tevi atturēt, bet tomēr paņēmām, tikāmies, jā, un ja godīgi tā tikšanās arī bija tāda, diezgan sarežģīta komunikācija mums veidojas, jā, tāpēc kaut kādu konkrētu interesi it kā atradām, it kā neatradām pie citiem būvniekiem, varbūt tās, ja sadotu viņam klientu daudz lielākas komisijas būtu un vispārējais, bet, citreiz ir daudz svarīgāks vienkārši laiks, kuru mēs vienkārši izmantojam, jā, lai pēc iespējas ātrāk to visu izdarīt, jā, tāpēc paņemsim, mēs ar viņu vienojamies to, kad viņa kāds pāris klients paņemšu, izmetīšu, nosūtīšu, un tad skatīsimies, kā mums izdosies tālāk tā visa sadarbība, jā, Jā, par schēmām vispār būvniecībā. Ko mēs ar Mihailu? Mēs vakardien vēl atkal ar to pašu Mihailu tikāmies. Viņam ir ļoti šika pieredze. Viņš ļoti lielu uzņēmumu bija uzbūvējis uz nekustamiem īpašumiem. Viņš man diezgan feini nokonsultēja vispār, kā var izskatīties galā attīstība vispār būvniecības projektiem. Ja? Kā viens no variantiem bija, ko mēs bijām izdomājuši, kad vienkārši iztaisīt mājaslapu, kurā savākt vairākus būvniekus. Un, teiksim, ja cilvēks fiziskajai personai nepieciešams remonts, viņš nosūta savas istabas raksturojumu, savu dzīvokļu raksturojumu, kāds remonts viņam nepieciešams, platība, kāda remontdarbi viņam ir nepieciešams veikt, tas viss nonāk, jā, tā kā pašā pieteikuma lapā, jā, savukārt mēs, tā kā uzņēmums tos visus pieteikumus apstrādājam, atrodam labāko risinājumu, kas tas ir labākā risinājuma, vai cena būs labākā, vai kvalitāte būs labākā, vai laiks pēc iespējas ātrāks. Parasti vienu no diviem laiks kvalitāte, laiks, kvalitāte cena, un kas vēl bija. No šiem segmentiem, tā kā svarīgi neatrauties, bet tas ir tā kā viens no feiniem ceļiem, ja. Bet atkal, man ir vēlme izveidot zīmolu, man ir vēlme iziet uz franšīzi, vienkārši plāni ir tik lieli. Bet, viņš pateica, ka ir diezgan sarežģīti vispār, ja jūs ar būvniecības nozari nodarbojaties, ja, izveidot kādu konkrētu darbu, cik, ja viens darbs ir kaut kā diezgan paslikt izpildīts, tad viss uzņēmuma reputācija tā kā var aiziet pa leju, ja, cik cilvēks uzreiz ņems vairākiem desmitiem norekomendēs, ka šis ir slikts uzņēmums, ka viņi taisa slikts remontus, tad tur būs visas sūdzības.lv mājaslapā, jā, es pat iečkoju, kad Facebookā ir atsevišķas cilvēku lapas, kur vienkārši atnāk pasūdzēties par dzīvi, ja iedomājieties. Jā, par šo nedēļu. Viņa izrādījās galu galā ne tik veiksmīgi, kā es vēlējos, ja, bet tomēr kaut kādu pirmo naudiņu mēs nopelnījām. Ja. Ko mēs darīsim nākamnedēļ? Nākamnedēļ mēs paņemsim, pastīsimies par tiem pašiem remontdarbiem, ja, kur var dabūt tos pašus pirmos klientus. Ja. Vai visdrīzāk ņemsim atkal skatīsimies caur to pašu Facebooku, pat cik tur ļoti daudz cilvēku, kuriem ir nepieciešami pakalpojumi, kuri to visu raksta. Varbūt tās negribās uzreiz, man ir, ja atklāt noslēpumu, man uzreiz ir diezgan liela cilvēku e-postu bāze, kuriem vispār tie remonti ir nepieciešami. Bet to mēs pagaidām neizmantosim, pat cik tā komunikācija ar to saucamo manu partneri ļoti veidojās, ja. Pat cik pati sieviete, pati tas partneris, viņa nevēlās tā kā
iet un augstāk skatīties, ja, kā var vispār attīstīt to uzņēmumu. Ja. Tāpēc citreiz varbūt tās pat ir vērts aizdomāties, ja, kā vispār paša cilvēka attīstība saiet kopā ar viņa uzņēmumu stratēģijas attīstību. Ja, ja viņš pats negrib īpaši mainīties, ja, tad arī uzņēmumu var redzēt, ka nekādas īpašās izmaiņas nenotiek. Ja. Tāpēc tas ir tās visas lietas ir tādas diezgan inčīgas un interesants. Kas vēl? Jā, vēl mans mīļais skatītāji, jā, man priekš tevim ir tāds jautājums, ja? Kā tu vēlētos, kā tev būtu interesantāk, ja es katru dienu taisītu review par nodzīvoto dienu, vai arī ņemtu uzreiz sūtītu, teiksim, katru piekdienu iztaisītu kopīgo vispār fonu par to, kā tika pavadīta nedēļa. Ja? Šeit kaut kur parādīsies tagad YouTube balsojums, ja? Tāpēc ļoti aicinu tevi to visu izdarīt. Mēs tālāk turpināsim šo projektu, protams, attīstīt. Man vēl svarīgi ir tas no jums saņemt katrus pozitīvus laikus, ja? Vai arī komentus vispār šim projektam, kuru mēs te topam. Iesaku arī pievienoties tagad uzreiz visai šai plūsmai. Ja? Kas man svarīgi? Jā, man svarīgi ir jūsu laiki un vienkārši paņemiet, pierakstieties pie šie kanāli, jo tagad ir pats sākums, tagad sāksies pašas interesantākās lietas. Ja? Mēs ne tikai no štābu ņemsim, filmēsim video, ja? Mēs iesim uz ielas, darīsim daudzas nepieklājīgas iespējams lietas, ja? Amorālas pēc tās ziņas, ka nedaudz pagrausim to tipisko latviešu šablonu, ja? Par naudas pelnīšanu un par tādām lietām. Ja? Ņemsim no inčīgiem cilvēkiem intervijas, ja? Tāpēc iesaku tagad paņemt un uzreiz sekot mūsu kanālam un skatīties, ko mēs darīsim. Ja? Pirmā nedēļa mums tāda ir beigusies. Ja? Nākamā nedēļa jau būs septembris, ja? Katram viņš no jums saistās varbūt tās ne ar tām patīkamajām emocijām, ja? Man tomēr tā skolas gadi ne ļoti patika, pat cik likās, ka mūs kaut kādas bezjēdzīgas lietas mācīja, kaut arī tagad ar pilnu apziņu to varu pateikt, ka tā arī viss notiek. Jā, 1. septembris. Ko mēs 1. septembrī izdarīsim? Es domāju, 1. septembrī izlaidīšu video, kur nosūtīšu vispār paša projekta galveno uzdevumu. Jā, uzdevumu, domāju, ņemsim uzreiz tā kā parastie pirmklasnieki, uzreiz visu semestri liksim. Jā, tie būs 4 mēneši līdz jaunajam gadam. Noliksim finansiālu, kaut kādu saistītu ar kanālu mērķi un ņemsim, skatīsimies, kā būs. Šodien tas tika pierādīts, ja, ka kāds bizness jums parāda, kā nauda vienkārši zem kājām mētājas. Līdz nākamajai video, paldies, ka nostījies. Pagaidām, čau!